Jā, labdien! Es tālāk pastāstīšu par vēl 2 vakcīnu tehnoloģijām, sākot ar adenovīrusu vektoriem un beigās arī nedaudz par proteīnu vakcīnām. Tad adenovīrusu vektoru tehnoloģiju izmanto ražotāji AstraZeneca un Johnson & Johnson. Šo vakcīnu galvenā sastāvdaļa ir cilvēkam nekaitīgs adenovīrusu vektors, kurā iekšā ir ievietots S-proteīna ģenētiskais kods. Un pēc vakcīnas saņemšanas šis adenovīrusu vektors iekļūst mūsu šūnā, un šūna izmanto tā nesto ģenētisko materiālu, lai sāktu ražot S-proteīnu. Tālāk visu šo procesu pamana cilvēka imūnsistēma, kura ar laiku pret S-proteīnu iemācās izveidot imūno atbildi. Sīkāk par šo vakcīnas principu un konkrēti AstraZeneca vakcīnu mums ir atsevišķs video, kurš ir atrodams, kā jau Anna minēja, Biomedicīnas centrā, Facebook lapā un YouTube kanālā. Viena tēma, kas diezgan bieži parādījās cilvēku iesūtītajos jautājumos un komentāros, bija par šo tehnoloģiju izpētes bāzi. Daži cilvēki pat vakcīnas raksturoja kā teorētiskas, vēl citi uztraucās par notiekošiem klīniskiem pētījumiem vai uz mums eksperimentē un tā tālāk. Šeit ir jāmin, ka daudzi cilvēki ar jēdzienu vīrusu vektors pirmo reizi iepazinās tikai tagad, Covid pandēmijas laikā. Taču zinātnē mēs veidojam vīrusu vektorus, tos pētām un pielietojam visādām lietām jau 50 gadus, it īpaši adenovīrusu vektorus, kuri ir ļoti labi izpētīti. Savukārt ar cilvēku imunizēšanu un konkrēti vakcināciju mēs esam pazīstami jau vairāk nekā 200 gadus. Un šajā laikā vakcīnu tehnoloģijas ir attīstījušās un mainījušās, un tas arī turpinās attīstīties. Tas ir pilnīgi normāli. Var arī saprast cilvēku bailes no jaunām tehnoloģijām, taču nebūtu vēlams krist galējībās un apgalvot, ka mēs neko nezinām par imūnsistēmu vai vakcīnām vai vīrusu vektoriem. Tas nav korekti. Un pēdējos gadu desmitos vīrusu vektoru vakcīnas savā ziņā ir iznākušas priekšplānā, pateicoties vairākām tām piemītošām priekšrocībām, tādām kā efektivitāte, kā arī vakcīnas ražošanas temps. Šeit, piemēram, ir arī ebolas gadījums, kur abas apstiprinātās vakcīnas ir tieši vīrusu vektoru vakcīnas. Viena no tām ir konkrēti adenovīrusu vektoru vakcīna, ko ražoja Johnson & Johnson. Un viņi pēc šī paša principa izveidoja arī savu Covid-19 vakcīnu. Tad tālāk par klīniskiem pētījumiem. Mūsdienās visas jaunas zāles un terapijas iet cauri ļoti labi regulētam un kontrolētam procesam, šīm klīniskajām fāzēm, par ko Ilze stāstīja. Un arī Covid vakcīnu izpētē neviena fāze netika izlaista. Un šīs vakcīnas arī pēc apstiprināšanas turpina pētīt ne jau tādēļ, ka ar mums eksperimentē, bet tādēļ, ka tā ir normāla procedūra visu jauno zāļu ieviešanā. Vēl viens ļoti populārs mīts ir par šo vakcīnu iespējamo ietekmi uz cilvēku gēniem. Šeit tiek izmantoti tādi jēdzieni kā gēnu terapija, ģenētiskās modifikācijas vielas un tam līdzīgi. Un, manuprāt, šie pārpratumi ir radušies cilvēkiem sajaucot kopā dažādus terminus un līdz galam nesaprotot, ko katrs no tiem nozīmē. Es mēģināšu tos īsumā atšķetināt. Un pašos pamatos ir tā, ka vīrusu vektori tie vienkārši ir rīki, kā piegādāt kaut kādu ģenētisko materiālu šūnās. Tie ir tikai rīki, un tos var izmantot dažādiem mērķiem. Viens šāds mērķis ir vakcīnu tehnoloģija, otrs mērķis ir gēnu terapija, bet tas nenozīmē, ka šīs abas lietas ir viens un tas pats. Gēnu terapijas galvenais uzdevums ir ārstēt slimības, novēršot kaut kādus ģenētiskus defektus. Teiksim, ja slimību izraisa defektīvs gēns,
tad gēnu terapijas doma ir šo defektīvo gēnu aizvietot ar funkcionālu gēnu un tādā veidā izārstēt slimību. Bet kāds ir sakars ar vakcīnām? Pilnīgi nekāds, jo vakcīna ir pavisam cita lieta. Vakcīna iepazīstina mūsu imūnsistēmu ar kaut kādu slimības izraisītāju, lai mūsu imūnsistēma iemācītos pret to veidot aizsargu reakciju. Jā, tad tas ir divas dažādas lietas. Otra lieta ir tāda, ka dažādi vīrusu vektori ir ļoti dažādi, jo tie ir izveidoti no atšķirīgiem vīrusiem. Piemēram, ir vīrusu vektori, kas ir veidoti no retrovīrusiem un lentivīrusiem, un šādi vektori satur īpašu gēnu, kurš kodē proteīnu ar nosaukumu integrāze, un šī integrāze nodrošina, ka vīruss vai vīrusu vektors integrējās, jeb ievietojas šūnas genomā. Tas varbūt izklausās kaut kā briesmīgi, tomēr laboratorijas metodēs šādi retrovīrusu vektori ir ļoti noderīgi, un tos pēta arī gēnu terapijā, jo, teiksim, aizvietojot kaut kādu defektīvu gēnu, mēs vēlamies, lai šis ievietotais funkcionālais gēns šūnās pastāvētu ilgstoši. Taču vakcīnās mēs nevēlamies, lai ienestais gēns šūnās pastāvētu ilgstoši, tādēļ vakcīnās mēs izmantojam pilnīgi citus vektorus, piemēram, adenovīrusu vektorus, kuri nesatur integrāzi un kuri tādēļ neintegrējas šūnas DNS molekulām. Un vēl tīri no tāda virusoloģijas skatu punkta, dabā ir ļoti daudz adenovīrusu, daži no tiem izraisa saaugstēšanos un vēl citas infekcijas slimības, un mēs ar tiem jau esam saskārušies savās dzīvēs, un nekādas drausmīgas ģenētiskas modifikācijas mēs neesam novērojuši.